mēs laižam uz baznīcu. Tikko sākās viņa, bet, nu, ir kā ir. Es kaut kādos darbos biju iesaistīts, kaut ko darīju. Šodien es tev pastāstīšu visas lietas, to, ko par tām reliģijām, ko esmu sapratis savā dzīvē. Tā kā tikos vēlāk. Pulkstenis ir 9:53, un es skatos, cik ātrs var aizbraukt. Tas ir 30 minūtes, un 58 jāiet ārā. Un es teicu, neiešu. Es izdomāju, nu aizies. Nu, zin kā, labi, tur nokavēs varbūt sākumu, bet vismaz būšu dzirdējuši prediķi visu to. Tagad es, principā, jau skrienu, ir 22, un vienkārši maucam. Nākamā pietura – Sergeja Eizenšteina iela. Beidzot esam mājās, un es tev jāuztais ēst, tikmēr es tev gribu pastāstīt, ko es vispār ar šo reliģijas lietu, kā tas ir manā dzīvē saistoši. Tad pirmā lieta, es visu laiku biju kristietis. Tagad es piedzimu, man vecāki kristīja un gatavs. Un tā mēs esam gājuši uz baznīcu gan katru svētdienu, un jā, man vecāki ir tīri tā kā dedicated kristieši. Un tāpat ir es. Līdz brīdim, kad man iestājās šī pusauģu ēra, kur es gribēju sisties pretī. Un normāli tu gribi tā kā iztestēt, vai tiešām tas ir to, ko man stāstīja. Principā visu tu jautā tiešām? No tāda skatu punkta, ka tu tiešām meklē kaut kādu vienu noteiktu lietu, kas tev pierādīs, ka tiešām tā ir. Tu nevari tādu atrast. Labi, tev cilvēks teiks, ka tur kaut kādu man izglāba šitā un man palīdzēja tur un šitā. Jā, bet konkrēti tā kā dzelzi iekalts, ka tā ir, tu nevar atrast. Tas ir vienkārši, ok, varbūt tev parādās kaut kādas zīmes un kaut kas tam viss. Man personīgi tā nav bijis. Un jā, un tad tur viss kaut kādi var aiziet, un jā, es neesmu bijis šīs pasaules tik ilgi, lai varētu par šo visu rieglēt. Bet, ja tu skaties vienkārši no tādas jaunas acis, tu nevar neko pierādīt. Un tad es tā kā stūmis prom līdz krustmāte man pierunāja aiziet uz katehēzi, paklausīties, iemācīties vairāk par katehēzi, principā ar mācību par kristietības pamatiem, lai varētu iesvētīties. Un, ķipa, dabūt vakarēdienu un visu to. Un tad tā kā lēnām es ar savu skeptisko acis vēl skatījos uz to, bet Aleksandrs ļoti, tas ir biķeru baznīcas mācītājs, ir ļoti harizmātiski un ļoti labi pastāst šo visu. Un mani
personīgi priekš mana prāta pietiekami pastāstīja, lai es atkal noticētu. Ko es gribēju izdarīt? Es gribēju noticēt tam, lai man būtu šis spēks, ticības spēks. Ja tu notici kaut kam, tas pat neņemot reliģiju iekšā tajā, tu vari... Principā, jebko, tas ir manifestācijas lietas, ko es arī stāstīju šī kanāla. Tas viss strādā dēļ tā, ka tu tici, un tad no tā nāk darbi, un ja mēs neņemam to, kā Dievs kaut ko dara, ticība tevī var, principā, izmainīt tavu visu dzīvi. Jā, principā tā ir aizsākās viss šī lielāk, stiprāk ticēšana, iešana vēl regulārāk uz baznīcu. Bībeles lasīšana, es tagad katru vakaru Bībeli lasu, un tas ir vienkārši, manuprāt, fantastiski. Un patīk, tā kā, lasot Bībeli, tu tā kā uzzini, kas bija pašā sākumā, kas notika, kā mēs vispār esam radušies. Un tā kā tā Bībeli jau ir, tā kā, kaut vai tikai ņemam veco derību, tā bija no paša sākuma ir rakstīta, un jā, tur Dievs ir stāstījis tiem cilvēkiem, šitā bija, tā bija, un lai viņš varētu uzrakstīt precīzi šo grāmatu. Un jā, tu vari ticēt, vari neticēt, bet ļoti interesanti grāmata, es jau teikšu. un gribās uzzināt, kā viss tas ir radies. Un tas palīdz tam, un tā kā caur to tu vairāk vari noticēt, tas ir tāpat ar visām lūkšanām, jo tu vairāk dari kaut ko, jo tu vairāk tam ticēsi. Tāpat arī būs, ja tu tā kā, tu tici to, ka tu esi strādīgs, un jā, šis ir ļoti, ļoti tālu salīdzinājums, ja? Ticēt, ka tu esi strādīgs un ticēt, ka Dievs ir un viss tas, bet tic, ka tu esi strādīgs, vai ņemsim labāk, piemēram, tic, ka tu ej uz džimu, tu esi kačaks un bum! Sākumā tā ticība ir tīri vāja, bet tagad tu to ej ar darbiem, ej tiešām uz to džimu, tiešām ej pietiekam un viss balstās uz tā, šī ticība izaug un stiprāk paliek. Tā ir principā jebko ar lūkšanām, ar jebkādu veidu kalpošanu un visu to, tā kā, jā, sākumā es nevaru noticēt, bet jo es vairāk lietas daru, kas tā kā saista pie tā, pie šīs ticības, šī kulta, ja? Ļoti daudziem cilvēkiem nepatīk, ka tā sauc, bet tas ir kults, jā. Principā, ko es gribēju ar šo video tev pastāstīt, tas, ka, ja tu nevar noticēt, vienkārši ejot, runājot ar mācītāju, aiziet uz katehēzi vai kaut kādām veidu mācībām par šo reliģiju, ir cilvēki, kur ļoti labi tev var pastāstīt, kā viņi to redz, un tu vari, ja tu vēlies noticēt, tu vari noticēt. Es tev nestāstīšu īsti par neko par Dievu vai kaut ko tamlīdzīgu, es tikai stāstu savu stāstu, kā es esmu ticis līdz tam, un man tas palīdz, un es domāju, ka tev arī var palīdzēt. Šis video var ieilgties ļoti ilgi, ja es stāstu par šo, es ļoti atvērts komentāros pārunāt par šo, un Discord serveris un WhatsApp grupa arī ir aprakstā, tā kā aizēj pievienojies, mēs varam uzsākt šo sarunu arī tur. Es veidoju šo cilti, latviešu izaugsmes cilti, tā kā pievienojies, tu vēlēsi. Bet tas ir viss priekš šī vloga. Tiekamies rīt, abonē man kanālu, nospied to sarkano podziņu. Ja vēlēs to izdarīs, nospied to iekšā gaisā, aizsūt savam draugam. Jo visticamāk viņam šis varētu noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies cauri atmosfērai.